Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā. Iepriekšējā sērijā mēs klaiņojām par šabata laikā tukšo Jeruzalemi, pabijām etiopiešu baznīcā un ebreju sestdienas pusdienās. Uzzinājām, kāpēc ebreji nesā kipu un kā prot priecāties. Šodien mēs atkal pavadīsim šajā ne ar ko nesalīdzināmajā pilsētā, jo mēs vēl neesam redzējuši pat pusi. Вот сейчас вы видите здание мэрии, и мы перешли бывшую линию фронта. Вот здесь в 1948 году, летом, мы остановили иорданские войска, которые наступали с этой стороны, поскольку в день провозглашения Израиля на нас сразу началась интервенция 5 арабских государств. Самым далеким был Ирак. А так была Сирия, Ливан, Египет и Иордания. До иорданцев тут 30 километров. Они захватили примерно половину Иерусалима, и вот здесь встал фронт. И когда было подписано перемирие с иорданцами, здесь было что-то вроде Берлинской стены. И вот до 1967 года, когда мы освободили весь Иерусалим, он был поделен на 2 части. Причем происходили события часто совершенно трагикомические. Это французский монастырь. И вот в начале 60-х годов как-то раз монашка высунулась из левого окна на 2-м этаже и закашлялась. Старая бабушка была, лет 80 ей было. У нее вывалилась вставная челюсть. Бывает. И шлепнулась прямо вот на то место, где сейчас шоссе. А это шоссе было нейтральной полосой. Она упала ровно посередке. И дальше начинается история, очень характерная для разделенного Иерусалима. Переписка чуть ли не на полгода в рамках ООН, в рамках Комитета по перемирию в Иерусалиме на тему, куда упала челюсть, куда она ближе упала и кто имеет право ее забрать, иорданцы или мы. Šis ir stāsts ar laimīgām beigām. Pēc visām pārunām izveidoja delegāciju, kurā ietilpa izraēliešu virsnieks, jordāniešu virsnieks un uguns pārtraukšanas komisijas loceklis. Viņi atrada un atgrieza mūķenei pazaudēto protēzi. Bet fotogrāfija, ko šajā svinīgajā brīdī uzņēma žurnāla Life reportieris, aplidoja visu pasauli. Итак, мы с вами в старом городе. Вот сейчас мы пойдем по улице, в которой будет сразу несколько общин. Здесь люди вынуждены жить вместе. Вот этот, например, кусочек, он мусульманский. Вот вам первая сура Корана. Бисмилlah ар-Рахман ар-Рахим. А вот вам, пожалуйста, меточка, что житель этого дома был в Мекке. Это черный камень, Кааба. Вот здесь мы попали сейчас уже в христианский кусочек Ливанского квартала. Pati tā vecpilsēta ir tik nesaprotama, tā kā sievietes somiņa. Tur liekas, ir pilnīgi viss samests iekšā, vienkārši pilnīgi haotiskā kārtībā un secībā, un tad, kad tev jātiek pie mašīnas atslēgām, tu jārokās cauri visai somiņai. Tas tā gluži nav. Tradicionāli Jeruzalemes vecpilsēta ir sadalīta 4 kvartālos – musulmaņu, kristiešu, ebreju un armēņu. Un vietējie šajā sistēmā labi orientējas. Mēs vecpilsētas izpēti sāksim ar vislielāko un apdzīvotāko kvartālu – musulmaņu. Te starp suvenīru bodītēm ir paslēpies slavenais audumu veikals, kas pieder Bilalam Abu Kalafam, īstam austrumu tirgonim vairākās paaudzēs.
About my family, it's coming from Kurdistan. Kurdistan is between Turkey and Iraq. My city is called Zakho. And when Salah ad-Din coming to Jerusalem, here with the Crusaders war, they keep 8 families. They stay here, and one of them is my family. And we was working from my grandfather with the fabric, but not in the stores. He was by the back. He go to the villages and they sell, and slowly they build the stores, and now we have mostly from the Arab countries many stores of Abu Kalaf. I am selling here also for the 3 religious, you know. I mean Christian, Jewish, and Muslims. All of these fabric here, it's coming from Syria. It's natural material. This is from silk and cotton for lady wear. As every day, happy days or feast, they use more metallic thread. Now about the men, what I wear, that's from Father Abraham. In happy days, we use more metallic thread. Now about Jewish Orthodox, also we order from Syria this type. This is, you know, material for Shabbat, you know, for Saturday. They use that kind of material, and this is kosher, you know. In the food they have kosher, and in the fabric they have kosher. In happy days, Yom Kippur, Pesach, Rosh Hashanah, they use more white with whites. Now we talk about the Christians things, you know. Normally the priests wear black. Yes. But in the feast they wear vestments. As example, this is a kind of vestments. These are more Orthodox vestments. Now the Catholic, they use it from 2 pieces, like the white one here. But I want to show you material for the patriarchs. This red one, they use it in Christmas time. Beautiful. Also, the purple one, they use it in the Easter time. The white one, in Sunday and Baptist. During the week, they use the green. I want to show you the fabric of the Pope here. Now this is a pure silk with 14 karat gold. Now this material also with 14 karat gold, it's an art fabric. The loom of that is 10 meters, it takes them 40 days work. And how much? How much this one in a meter? It's beginning from 3,500 shekel till 6,000 shekel per meter. We'll show you from a little bit of Morocco, more decoration for the house. Now we fly to India of Kashmir. Zinu, ko vispār tie audumi bija ļoti skaisti. Es teikšu, kā ir. Viņi bija tiešām ļoti skaisti. Un tā šalla bija ārkārtīgi mīksta un patīkama. Now we have a kind of shawl called fattoush. Fattoush, we have also salad fattoush. But shawls of fattoush, it's natural wool, like silk, hand done, and no copy of this. They do only one. One thing. It's an art shawl. And how much? It's 2,800 shekel. Okay. Skaidrs, ka es nepirku šallu par 1,500. Uzvelc 2,000 šekeļus tev mugurā tagad. Zinām, Latvijā mūziķiem ar naudu nav problēmas, jā? bet es nevaru atļauties laikam tādu šallu. Man arī negribas. But we accept it like this. Here my store is mixing people. We don't like politics, we like people to come from the 3 religions. Visur, kur tu ej, tu saskaries ar reliģiju. Te uz katra soļa saskaries ne tikai ar dažādām reliģijām, tautībām, kultūrām un politiskiem uzskatiem. Te ir piedzimuši un dzīvo cilvēki, kuriem pat var būt dažādas pilsonības un pavalsniecības. Un viņiem visiem Jeruzaleme ir dzimtā pilsēta. I'm Palestinian, okay? Oh. I'm not Israeli.
So I was born in Jerusalem, Yes. 1958. I graduated from a school in Jerusalem. It's a Catholic school, but I'm a Muslim myself. The family had this business since 1942. My father Okay. started his life also over here. He was a guide, and then he established this shop over here, and he worked very hard. I speak like 11 languages. Fluently, I could do Beautiful. 6 And what fluently. What kind of? Arabic, of course, Hebrew, course. English, French, Italian, Spanish. And this country is a country for everybody. It's the land of all three religions. Yeah. Muslims, Christians, and Jews. Yes. Okay? Yes. Normal people do get along easily. Yes. It's politicians that makes it difficult for Mm-hmm. people. But I have Christian friends, I have Jewish friends, I have Muslim friends. So what we need here is peace. It's a lovely country. Yeah. So small and everybody is fighting. Šajā raidījumā mēs nerunājam par politiku, bet mēs nevaram nestāstīt jums par to, ka Izrēlā tikai mūsu ekspedīcijas laikā notika vairāk kā 30 incidenti, kurus var kvalificēt kā teroraktus. Vairāk kā 30. Dienās, kurās mēs staigājām pa vecpilsētu, Jeruzalemē bija pastiprināti drošības pasākumi. No rīta mēs pamodāmies, ieslēdzām televizoru un gāja ziņas. Un tad rādīja kā reiz notikums. Ejot ielās, es ar aizdomu skatījos uz katru cilvēku ar mugursomu, vai katru, kurš iet viens pats. Tur bija viens čalis ar AC/DC krekliņām, melnām brillēm un hūdiju tādu, un nesa kaut kādu milzīgu smagu somu. Un uzreiz gribējās kaut kā tā vai no ātrāk paiet viņam garām vai kaut kur citur pamukt. Ja it kā jebkurā brīdī kaut kas var notikt. Bet neviens mazākais apstākļs neliecina par to. Vai tagad pilsētā ir mierīgi? Как бы нет. Если мы здесь стоим, то наверное, нет. Un tomēr es esmu pārliecināts, ka labu cilvēku ir vairāk nekā sliktu. Un īpaši te, Jeruzalemē. Un jūs jau paši to redzat. Un ieraudzīsiet vēl pēc reklāmas. Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana. Armēņu kvartāls ir mazākais vecpilsētas kvartāls, bet tā kopiena skaitās viena no senākām. Ieceļotāji no Armēnijas Jeruzalemē ieradās jau mūsu ēras 4. gadsimtā. 12. gadsimtā ar krustnešu ierašanos kopiena ātri pieauga, izveidojot etnisko kvartālu tur, kur tas atrodas vēl joprojām. Te var iepazīties ar armēņu virtuvi, vēsturi, kultūru un, protams, tradicionālo amatniecību. Mēs atnācām uz Džordža un Dorinas Sandrūnī darbnīcu, lai redzētu, kā apglezno slaveno armēņu keramiku, bet negaidīti paši kļuvām par māksliniekiem. Professional artists are everywhere. We need bad painters. Okay, I'm also very bad. Some of the work that we do is done with having a stencil and dusting charcoal. Then following the design with a black ink outline. Okay. That is another technique, which is the more difficult one. It's to do things freehand without any design. That is complicated. That a lot of. Do I have to concentrate or not to concentrate? That is the question: to concentrate or not to concentrate. Yes. This is a traditional technique. Armenians came to Jerusalem about 1,600 years ago, but they did not do pottery 1,600 years ago. About almost 100 years ago, when the British were in Jerusalem in 1918, the British wanted to restore some of the historic sites of Jerusalem. And they needed to restore the tiles that are found on the mosque of the Dome of the Rock. They need tiles. There are 40,000 tiles that decorate that place. Wow.
So for them, they thought, where do we get our tiles from? The option was to get it from Turkey because they have ceramic industry there. There was another option. Instead of getting the tiles from there, we get the tile makers to come to Jerusalem and establish an industry, which is a ceramic industry. So they brought in the first Armenian family of potters that started this industry and this tradition in Jerusalem back in 1918. So the first Armenian ceramics that was produced in Jerusalem was produced in 1918 by one Armenian family called Ohannessian. I have one piece that he made in 1924. So it's today almost 91 years old. It's that piece. When I become 91 years old, probably no one wants to see me around. But a vase that's 91 years old, everyone wants to have it. Yeah, that's true. We're living in a city that everything is tradition. I mean, we don't come out of nowhere. That's what it is. What shapes the Armenian ceramic tradition today, it's not only the art of painting. It's the thinking, it's the theology, it's culture. Everything reflects in this art. My family came to Jerusalem in 1918 when my father was he was just a baby. He was carried by his mother and grandmother, and they fled from the genocide in Turkey because Jerusalem was interesting for Armenians because there is a historic Armenian existence in Jerusalem. And that's something that's interesting. In Jerusalem, history is a very important thing. You see, some people don't live the present, but they live the history as if what happened 1,000 years or 2,000 years ago, it's something that just happened yesterday. It's not something that's so far away. That actually this history makes this country that what it is. And it's a beautiful country. Like my mind is blown by Israel. Now, if you go to America, if they speak to you about 200 years ago, this is ancient history. And here That's you true. come to Jerusalem, we say, this cornerstone of this building, it's only 2,000 years old. Okay? Yes, that's So true. when you come and say my house is 200 years old, people say, oh, it's quite modern. But the thing is that this is one part of the world that you cannot disconnect from religion and religious culture and religious traditions. If you live in Jerusalem, you are something, you have a name. You are Armenian, you are Jewish, you're Catholic, you're Muslim, you're Orthodox, you're ultra-Orthodox. You have a name, okay? You have a clear identity. That's what it is in here. Beautiful. Man pat liekas, beigās sanāca tīri tā neko. Now you have one last thing to do about this piece. You have to sign it. Without a signature, it's worth nothing. And of course, write the date, because 2,000 years down the road, when this is excavated or found, we will know who painted it and when he painted it. What justifies the acts of people in this land is not what justifies the acts of people in anywhere else in the world. Culture, religion, and all this could be like a fuel to motivate people to do things. What you see today, or what we hear on the news today, this is not normal. This is not the normal and usual life that we are used to. You know, violence and disruptions, this is not the normal life. All the people who live in Jerusalem, whether it's Christian, Jewish, Muslim, whatever they are, they have certain things that are in common. And it's Jerusalem. Jeruzaleme – vispretrunīgākā pasaules pilsēta, un tāpat laikā vispievilcīgākā. Šurp uz kristiešu kvartālu brauc svētceļotāji no visas pasaules. Viņi priecājas par saskarsmi ar svētajām vietām, un ar šo prieku grib dalīties viens ar otru. Tāpēc šajā vietā tik dabiski un vienkārši iepazīstas visdažādākie cilvēki. Первый раз здесь? Да. Понравилось? Очень нравится, да. Я учился в России, потом говорю по-русски. Ага. Я из Греции, конечно, родом из Греции. Вот это наша территория нашей патриархии, Греческой православной патриархии. Я здесь
Мне исполняется 50 лет, как я существую в Иерусалиме. С 1966 года, когда мне было 13 лет. Я живу с тех пор, я здесь. Моя мечта была с детства стать священником. И мои тоже родители были согласны, родители. Я тоже хотел, узнал, что здесь есть гроб Господень, святые места и семинария. Решил приехать. Тем более, что наша семья церковная. Вот мой папа работал давно пономарем в храме в Греции, а мой дедушка и дядя скончались на Святой горе в Греции монахами. Монахи такие. Так, мой брат родной тоже монах на Афоне. Моя родная сестра, одна из 3 сестер моих, тоже монахиня в Греции. Наша семья традиционная. Nu, tā ir Церковь. tik ļoti vienkārši. Grieķu pareizticīgo priesteris, tik ļoti vienkārši, tik ļoti cilvēcīgs, tik ļoti saprotams. Вот. Видите флаги? Флаг Греции. Да. Флаг Греции. Другой какой флаг? Второй? Православная пархиерархия. Что обозначает буква ФТ? Буква F обозначает греческое слово филатес. Филатес. Хранители. А буква Т обозначает греческое слово тафу. Гроба. Так получается филатес, тафу. Хранители гроба. Наше братство, Иерусалимской православной греческой церкви, называется Свято-Гробское братство. Почему? Потому что молимся и служим у святого гроба Господня. Поэтому братство называется Свято-Гробское. Я член этого братства, архимандрит Евсевий, Свято-Гробец. Пойдем, девушка, дай руку твою. Ļoti mīļš onkulis. Ļoti mīļš. Viņš ir kaut kādu tādu savu labestību. Viņš jau paturēt rociņus. Sākumā es tā kā nesapratu, vai es tā kā to gribu, vai tā kā patīk tas vai nē. Viņš paņem to roku un tā noglauda. Esi mierīga. Viss ir kārtībā. Es vienkārši turu tavu roku. Un tad jau pēc 10 minūtēm mēs bijām gatavi bučoties un apskauties. Un bijām labāki draugi. Varbūt viņš man jūtas spriedzi tieši tā, varbūt viņš gribēja noņemt. Es par to starp citu arī iedomājos. Это здесь место явления Иисуса Христа, Святой Марии Магдалины, после Его воскресения. Tiek uzskatīts, ka Svētā kapa baznīca atrodas vietā, kur bija sists krustā, apglabāts un pēc tam augšām cēlies Jēzus Kristus. Šī ir viena no lielākajām kristiešu svētvietām. Dažu soļu attālumā no ieejas atrodas svaidīšanas akmens, vieta, kur Jāzeps un Nikodēms ar mirrēm un alveju iesvaidīja Kristus miesu. Vēl viena baznīcas svētvieta – Golgāta. Uz kalna virsotni, kur Jēzus tika krustā sists, ved marmora kāpnes. Vieta, kur atradās krusts, atzīmēta ar sudraba apli. Ar melniem apļiem atzīmētas vietas, kur atradās 2 ļaundaru krusti, kuri tika sodīti kopā ar Kristu. Baznīcas teritorija ir sadalīta starp 6 kristiešu konfesijām – grieķu pareizticīgo, armēņu, etiopiešu, Romas katoļu, Ēģiptes koptu un sīriešu. Katrai konfesijai atvēlēts savs laiks lūgšanām. Lai starp ticīgajiem nerastos konflikti, baznīcas atslēgas jau 12. gadsimtā tika atdotas musulmaņu ģimenei, kurā tās tiek nodotas mantojumā ģimenes vecākajam dēlam. It kā tie notikumi, kas notiek šai zemē, notiek visur citur pasaulē arī. Viņi ir it kā pilnīgi normāli, bet tieši vietā Jeruzāleme ar nosaukumu Jeruzāleme. Tas viss man šķiet ir tik koncentrēti pilnīgi zem palielināmā stikliņa, kur redz kaut kādas lietas, un tāpēc tu vienkārši nespēji par tām nedomāt. Jā,
Šī pilsēta piespiež domāt. Nu, bet par ebreju tautu un kā to ietekmēja 20. gadsimta vēsture, mēs padomāsim rīt, nākamajā sērijā. Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā.